Aleluja, aleluja, sveiciens no ugunīgajiem Kurzemes, ugunīgajiem nesējiem labās vēsts. Esi svētīts tu, kas skaties tālumā un tuvumā, un padalies un saslēdzies un lūdz. Un mēs ticam vairāk par 100 dvēselēm, un Liepāja tiek sakustināta, un ne tikai Liepāja, bet apkārtējie ciemi no Liepājas, un tuvākie ciemi, un šodien, kad evaņģēlijs var izskanēt. Vai tu esi priecīgs? Aleluja! 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 Un vēl, un man skanēja šodien vārds, bet kā lai piesauc, ja nav ticējuši, bet kā lai tic tam, par ko nav dzirdējuši, bet kā lai dzird, kad nav kas sludina, vai saprot, ka nav kas sludina, bet kā lai sludina, kad nav sūtīti, jeb nav izsūtīti, jeb nav sagatavot pareizi. Un tāpēc ir rakstīts, kā Dievvārds saka, cik tīkamas to kājas, cik sveitītas to kājas, kas nes evaņģēliju vēsti. Un arī kā Jēzus, viņš gāja, ko viņš darīja? Viņš nesēdēja uz vietas, viņš nesēdēja savā komforta zonā, bet viņš gāja meklēt un glābt pazudušos, vai ne ugunīgie? Aleluja! 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 Un arī Lūkas evaņģēlijā, kā Jēzus teica šo līdzību, viņš ceļ to draudzēji. Šodien, vai tad saimnieks, kuram ir 100 avis, viņš neatstāja 99, kā Dievvārds saka, un neiet pēc tās vienas, ko viņš ir pazaudējis, pakaļ vienai šai pazudušajai avī, bet kamēr tu atrastu un to atradis, viņš prieka pilns to nes uz saviem, liek uz saviem pleciem, prieka pilns un nes to uz mājām. Un būs tāpat, kā Dievvārds saka, kad būs lielāks prieks debesīs par vienu grēcinieku, kas atgriež, nekā par 99 avīm, kurām vairs nav vajadzīga glābšana. Tā kā tās, kas jau ir glābtas, pareizi, aleluja! Un tāpēc paldies vēlreiz katram, kurš lūdz, katram, kurš saslēdzās, katram, kurš šodien ir sējis, gan no Zemgales, no Vidzemes, no Latgales, nāk spēcīgas lūkšanas un sējis šajā Kurzemes Liepājas evaņģelizācijā, un klausies tālāk informācijas, seko un saslēdzies, jo jūlijā var būt iespējams. Tas būs jūlijas, ka mēs plānojam šo lielo tūri, 3 dienu, kas maksās vairāk vismaz kā 300–400 eiro, lai mēs varētu ierasties Rēzeknē, kur mēs ticēsim kā draudze vairāk plus 300 un glābtas dvēseles. Aleluja! Jo evaņģēlijs izskan un evaņģēlijs ir Dieva spēks par pestīšanu ikvienam, kas tic, bet kā lai sludina, kā lai dzird, ja nav sūtīti. Un tu esi tas, kuru Dievs gatavo šajā gadā, un visas bailes, lai tev aiziet prom, saslēdzies ar dvēseļu glābšanu, saslēdzies, un tu redzēsi, ko Dievs darīs tava personīgajā dzīvē. Vai tu vari teikt amen? Jā! Aleluja! Vislielākais prieks ir tad, kad mēs braucam evaņģelizēt, jo tas nāk no tā kunga. Aleluja! Aleluja, aleluja, un jums Raspēju un uzvarā uz priekšu! Dievs ir ļoti brīnišķīgs, un viņš mūs izsūt. Un arī ļaujies tur, lai izsūtās, kungs. Ļaujies tam. Jo dvēseļu prieku glābe, dvēseļu zvejnieku prieks nav atņemams. Aleluja! Jā, un Dievs tik ļoti mīl katru, un viņš grib katru glābt, atbrīvot. Šodien būs atbrīvot, dziedināt, stiprināt, jo Dievs teica, ejiet un dariet, tā ir viņa pavēle, nevis sēdiet savos mīkstos krēslos, bet celiet savus pakaļus un ejam. Un mēs ejam, mēs esam izsūtīti karavīri, kas iet, mēs esam diplomāti, viņa diplomāti, kas nes labo vēstu. Jo Dievs katru mīl un Dievs atbrīvo. Uzvarāte kungā!